Man nav nekādu šaubu. Es negribētu šobrīd būt ārpus šīm aliansēm. Pilnīgi noteikti. Neesmu drošs, vai tad tiešām šobrīd nebūtu fronte pie tukuma. Gan caur NATO, un nerunājot par Eiropas Savienību, arī, paldies Dievam, zaudējam mazliet to savu varbūt provinciālismu. Šobrīd mums ir tas, ko mēs ekonomiski sauc par kohēzijas fondiem, nauda, kuru mēs iegūstam no Eiropas Savienības, tā kā, lai izlīdzinātu Eiropas Savienības valstu līmeni. Un jautājums, cik efektīvi mēs mākam viņu izlietot. Un pat ne tik daudz par kaut kādiem koruptīviem elementiem, kuri arī iespējams šī procesā ir, bet vairāk par to, cik mēs šo te procesu esam padarījuši par daudz formālu un regulējam procesu un mazāk interesējamies vai mazāk pievēršam uzmanību mērķiem. Pēc Latvijas neatkarības atgūšanas 90. gadu sākumā tā laika valsts vadītāji meklēja veidus, kā padarīt valsti ekonomiski un militāri drošu. Par labāko veidu tika atzīta pievienošanās Eiropas Savienībai un NATO. 1997. gadā Krievija vienpusēji garantēja Baltijas valstu drošību, taču no šādām garantijām visas 3 Baltijas valstis atteicās. Savukārt par dalību Eiropas Savienībā referendumā nobalsoja 67% balstiesīgo. Tikpat cik Igaunijā, un tas bija viens no zemākajiem rādītājiem starp kandidātu valstīm. Panāžu asmeni toreiz staigāja Malta, kur par dalību bija tikai 54% nobalsojušo. Salīdzinājumam Lietuvā pievienošanos Eiropas Savienībai atbalstīja 91%. Šogad 29. martā apritēs 20 gadi kopš esam NATO, bet 1. maijā šādu pat jubileju svinēsim arī Eiropas Savienības sastāvā. Lielais jautājums – kādi ir Latvijas ieguvumi no dalības Eiropas Savienībā un NATO? Raksti komentārā arī savu viedokli. Drošība, brīvība un labklājība droši vien arī zināmā mērā, kas seko gan drošībai, gan brīvībai. Tas, ka mēs varam par jebko šeit strīdēties un diskutēt un dzīvot ar dažādiem viedokļiem, arī ir faktiski tā Eiropas lielākā vērtība. Arī praktiski sevišķi tagad, kad nāks aizbraukt piemēram uz Ukrainu, kuras arī 10 gadus nebija pa ceļu šķērsojis Eiropas Savienības robežu. Ārkārtīgi vienkārši ir un ātri novērtē tos praktiskos labumus, ko dod būšana šajā savienībā. Un, vienmēr ar sabiedrotajiem jebkurā lietā ir vieglāk. Tas, ko Putins dara jau kādu brīdi laik testē robežas, cik tālu viņš var iet. Un Eiropā kaut kā visu laiku ļoti mīksti uz to reaģēja. Šoreiz Ukrainas gadījumā bišķi stingrāk, bet arī sāk tā kā jau iespējas rasties, ka visi sāk nogurt un padoties. Vai testēs arī NATO? Laiks rādīt. Faktiski 2 lietas tādas, ko es varu teikt, tur jau varētu nosaukt ārkārtīgi daudz tās lietas, kā vispār Latvija transformējusies. Un es domāju, bet viena lieta ir tāda, ka īstenībā tas ir kādreiz bijis arī impērija, tāds liels tāds faktiski uzstādījums, ka mazas sistēmas īsti nevar eksistēt. Un, ja jūs tā padomājat, teiksim, ja mums vajadzētu, ja mēs gribētu būt teorētiski, kaut vai mēs gribētu būt vieni vai neitrāli, tad tas, kas ar Izraēlu ir, tad īstā, viņi nav vieni, viņiem ir gan Amerikas Savienotā valsts milzīgs palīgs vai vēl kaut kas, kur apkārt ir viņiem naidīgi režīmi. Tad iedomājieties, cik viņi tērē aizsardzībai, cik faktiski viņi visi ir Izraēla. Es ļoti daudz viņiem strādāju, visi viņi ir bijuši armijā vai ir armijā. Vienā jūs redzat, cik viņi var mobilizēt, tas ir gan sievietes, gan vīrieši, tas ir obligāts kara dienas sievietēm un vīriešiem. Tā ir viena lieta. Tad otra lieta ir, mēs gan caur NATO, nerunājot par Eiropas Savienību, arī, paldies Dievam, zaudējam mazliet to savu varbūt provinciālismu. Tomēr mums ir absolūti pieeja jebkurai kultūrai un arī lielām kultūrai, bet labs vai slikti, to var diskutēt. Nerunājot nemaz par zinātni, izglītību, valodām, un tas, protams, Latvijai, pirmkārt tā ir drošība, to jau es teicu, un otrs tā ir kultūra telpa. Mēs esam šajā Eiropas kultūra telpā. Īstenībā Rīga ir ļoti veca Hanzas pilsēta, kas īstenībā ir absolūts Eiropas Savienības sākums. Tas nav mums nekas jauns, absolūti nav nekas jauns.
un mēs vienkārši esam atgriezušies tur, kur mēs esam piederīgi. Es uzskatu, ka tur ir tikai un vienīgi ieguvumi un cik mēs labi varēsim. Un Latvija ir ļoti stipra valsts, un Latvija tie stāsti, ka tur kāds vilciens neiet, tas vienkārši ir smieklīgi. Tas ir mana uztvere, es pat nesaprotu, par ko tu runā, bet nu labi. Protams, es domāju, ka vismaz manas paudzes cilvēki atcerās, ka tādā brīdī, kad tas bija 2004. gads, kad bija referendums par līdzdalību Eiropas Savienībā, ka viņš nemaz tik viennozīmīgs nebija. Balsojums bija patiesībā viennozīmīgs, bet diskusijas sabiedrībā es gana labi atceros, ka tur bija ļoti dažādi un brīžiem ļoti polāri viedokļi. Pie tam no ļoti cienījamiem latviešu inteliģences pārstāvjiem. Kāda man ir sajūta tagad pēc šiem 20 gadiem, es teiktu, absolūti vairāk kā pozitīva. Pozitīvāk nav iespējama. Sākot ar tīri emocionālo sajūtu, nezinu, ceļojot pa Eiropu un jūtoties kā daļa no šīs sabiedrības. Es domāju, ka uzņēmējiem, esot vienotā eirozonā, ir milzīgi daudz ieguvumu biznesa veidošanā. Es domāju, ka tas lielā mērā ir nacionālās drošības jautājums, jo mēs ik pa brīdim jautājam, bet tā kā emocionāli lats taču bija skaisti. Kaut vai skaistas banknotes, skaistas monētas, tāds lepnums, ka tā ir mūsu valūta. Taisnība, grūti par to iebilst, bet mēs saprotam, ka ja mēs zeme, kurā dzīvo mazāk kā 2 miljoni cilvēku, gribētu uzturēt savu valūtu, ja kāds no ārpuses ļaunos nolūkos grib viņu destabilizēt, tas ir absolūti vienkāršāk par vienkārši izdarāms. Man liekas, ka pēc Latvijas bankas datiem es neatceros, cik miljoni latu joprojām nav samainīti uz eiro. Es domāju, ka daļa ir nevis tāpēc, ka cilvēki, nezinu, ir pazaudējuši naudu, un viņas vienkārši nav tādēļ, ka mājās gribās glabāt kaut kādus tā laika simbolus. Tā kā šis ir, bet tas nemaina manu pārliecību, ka pievienošanās eirozonai ir milzīgs pluss un garantijas gan ekonomiskas, gan drošības. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.